bet mēs tikmēr turpinām ar nākamo top 8, un tur mums jau Rolands Bērziņš pret Frederiku Strelkovu. Mums vēl 2 latvieši atlikuši šajās cīņās lielajās pro klases. Tagad viens no tiem Rolands Bērziņš, un pēc tam redzēsim arī Raivi Alkšāru. Tā kā aiziet Bērziņš pa priekšu, Strelkovs seko. Strelkovs visas dienas garumā mums jau ir patīkami pārsteidz. Pastīsimies, vai Bērziņam tas pats izdosies. Labs iemetiens, labā ārējā trajektorija no latviešu braucēja. Redzam, ka Strelkovs gan arī turpat nedaudz mazākā leņķī. Labi izslīd līdz ārmalai Bērziņš, izdodas paņemt ārējo zonu, arī šeit viņš tur ir. Ļoti labi uzbrauc uz kerbu, nedaudz Strelkovs nokļūtās Strelkovs un uzsit pa Bērziņa automašīnu. Bērziņš izdara visu, ko var un nobrauc līdz galam. Kas par dramatisku braucienu? Nu, gribētu jums teikt, ka Bērziņš atgriežās lēnām. Šis bija krietni labāk nekā iepriekš. Let's take a look again the replay. Bērziņš leading Strelkov closely, following him really closely. What a close transition here by Strelkov as well, and Bērziņš going wide. A bit of a correction there, and the transition done nicely. And here we can see Strelkov hitting that curb, and that's what putting him in some kind of disbalance, and of course going a bit straight there. And that's his biggest mistake, I would say, for Frederick Strelkov. Here we can see, just losing it on the transition. Es gan domāju, ka viņš arī nedaudz bija pārsteigts no tā, ka Bērziņš nepaņēma ārējo zonu šajā vietā, nākamajā. Šeit Bērziņš caur iekšā, bet Strelkovs jau bija uztaisījis kļūdu. Bet līdz šai zonai, es domāju, vienkārši Bērziņš bija tik tuvu šim ārmēl esošajam kerbam uz saliņas, ka Strelkovs uzsīta pa to, un mēs esam neskatāms reizes teikuši, ka viņš ir ļoti sāpīgs tas kerbs, un ja tu uz viņu trāpi, tad visu cieņu izdodas savākties pēc tā. Un šķiet, ka tur uz starta viss ir kārtībā. Domāju, ka tagad gan jāpievēršās trasei, atkāpjās arī tiesnesis un aiziet. Dodas tad trasē Strelkov un Bērziņš aiziet iemetiens pirmajā līkumā. Pa priekšu Strelkov, Bērziņš tur pavisam tuvu jau seko Bērziņš kādā leņķī un cik tuvu seko viņam Bērziņš. Ļoti skaists tandems, tagad nedaudz zaudē distanci. Bērziņš gandrīz nav kur palikt pārmetienu brīdī. Strelkov ļoti labs vadošais brauciens, kā tas notiek visdienas garumā. Tur Bērziņš pavisam tuvu ielauž automašīnu, gandrīz arī apstājās līkumā un tā bija pamatīgi kļūda. Visdrīzāk tīri no Bērziņa puses, jo šķiet, ka tur distance vēl bija, kur palikt, to pastīsimies atkārtojumā vēlreiz. Have to take a breath a bit because this was a big one. This run between Strelkov and Bērziņš. Bērziņš really close to Strelkov. Strelkov with a perfect outside line there. I think a great lead run there by Fredrik Strelkov. Missing a bit of the inner clip there, but otherwise we see Bērziņš really close, trying to push the Estonian. And here, not the perfect line. And it's up to the judges whose mistake was there. If it was Strelkov or if it was Bērziņš. But we will see some replays, I'm sure, and the judges will for sure come to a decision. Redzējām, ka man liekas, ka pārāk ļoti tur nesabremzējās Strelkovs tajā vietā. Bērziņam nebija vairs īsti, kur palikt. Viņš nāca lielākā tempā, varbūt šeit no drona skatpunkta mēs redzam, ātrāk varbūt pārmetienu uztaisīja un negribēja. Tur tā lieta, ka Bērziņš negribēja ietriekties Strelkovā, tāpēc bet tur vēl bija bišķiņa distance. Viņš varēja noturēt šo sānslīnu, tad būtu izcili viņam izdevies šis te līkums, bet nedaudz sakļūdījās, un redzēsim. Tomēr tiesneši pieprasa vairākus atkārtojumus. Tas vienmēr parāda to, ka nav tik viennozīmīgs lēmums un ir jāizvērtē abu braucēju pieļautās kļūdas, lai tad šo vērtējumu sniegtu godīgā veidā. Kamēr mēs pavērosim vairākus atkārtojumus, tikmēr, es domāju, varam par šo sekojošo braucienu mēģināt uzjautāt Rolandam, kurš tieši šobrīd redz viņu vēlreiz. Roli, izskatījās ļoti labs brauciens līdz tam brīdim. Kas tur notika tajā priekšpēdējā pagriezienā? Man liekas, ka viņš stipri sabremzējās. Es vairs nevarēju uzdot virsū un man jau leņķī ielauzās, tāpēc tā. Mans viedoklis, nezinu. Protams, tiesnešiem jau jālēma. Protams. Bija tur samazinājums ātrumam no Strelkova puses, bet, jebkurā gadījumā būs ko skatīties. Jebkurā gadījumā forši. Man liekas, ka ar katru braucienu arvien labāk un labāk tev gāja, ne? Es ceru, man nervi traucē, bet aizies. Rauls cer, ka vēl kāds tandēms būs. Mēs tikmēr varam aiziet arī līdz Fredrikam. So, Fredrik, I think great runs today by you, really aggressive. How are you feeling here in Biķernieki? This is the best track, and I'm glad to end the season this way. It's very, very enjoyable, and we'll see how it goes.
Jā, tātad Frederiks Strelkovs piemin to, ko mēs esam vairāk reizes minējuši, kad ļoti forša trasa un mums arī ļoti patīk. Tā kā gaidīsim, kāds tad mums būs rezultāts. Un tomēr paskatīsies tiesneši vēlreiz. Šo atkārtojumu, abus braucienus. Un tas nozīmē, ka jā, nav viennozīmīgs tas vērtējums. Dzirdējām, ka arī Rolands Bērziņš minēja, ka viņam likās, ka Igaunis pārāk strauji sabremzējās. Attiecīgi, Strelkovs pajautāja par trasu, viņš teica, ka viņam ļoti šeit patīk, un šis ir labs veids, kā noslēgt sezonu. Manuprāt, jā, par lielisku trasu konfigurāciju parūpējušies mums ir organizatori. Nu, un redzam, ka tribīns arvien pilnāks un pilnāks uz pašiem lielākajiem profināliem, un tas nozīmē, ka uz semiprofināliem mums arī būs ļoti aizraujošas cīņas un atmosfēra. Un tūlīt pastīsimies uzvaru mūsu izcīņu. The winner is Frederiks Strelkov. Gets the win and advances on to top 4.